Sveiki visiem! Kārtējais raidījums ar nosaukumu Deguns gaisā. Šodien mēs pārunāsim tādu lietu, ka mēs esam jau vairāk kārt dzirdējuši publiskajā telpā tādu nosaukumu kā Merkusors. Es pareizi pateicu, ja? Pareizi. Ir kaut kāds dīvains veidojums, kas nāk mums virsū un sabiedrībā, ja sevišķi tie, kas nodarbojas pārtiks ražošanā, lielo paudzēšanā, parādās satraukums, kas tas tāds ir. Atklāt teikšu, ka pirmo reizi es viņu dzirdēju 2 gadus atpakaļ, viesojoties mūsu vēstniecībā Berlīnē, kur tika stāstīts, ka būs tāds nolīgums un būs tāda darbība. Un tāpēc es esmu uzaicinājis šodien studijā mums kolēģi Daci, kura viskompetentākā zemkopības ministrijā par šo tēmu, un Egīls, kurš pārstāv Latvijas gaisa pārstādātāju asociāciju, un ir uzņēmuma vadītājs, kurš noteikti ir viens no tās ķēdes posma, kurus noteikti ietekmē šis līgums. Interesētā persona. Jā, interesētā persona. Labi, tad sāksim secīgi, tad par cik, tad kas tas tāds ir, tad Dats mums noteikti 2 vārdos vislabāk izskaidros, un tad mēs varam iet tālāk ar jautājumiem. Jā, Eiropas Savienības un Merkusūras nolīgums ir tāds milzīgs līgums, kas aptver Eiropas Savienības šīs tirdzniecības attiecības ar 4 Dienvidamerikas bloka valstīm – Argentīnu, Brazīliju, Urugvaju, Paragvaju. Un, ja Eiropas Savienībā ir kaut kur vairāk kā 400 miljoni iedzīvotāji, tad tur ir pie 300 miljoni iedzīvotājiem. Tā kā tas ir tāds milzīgs, plašs tirgus. Sarunas visu šo laiku nav bijušas vieglas, jo sarunas jau iet jau jau vairāk kā 20 gadus, tika uzsāktas 1999. gadā. Sen, jā. Un tikai 24. gadā puses panāca tādu politisko vienošanos par šo nolīgumu. Un principā tas nolīgums ir par tādām savstarpējām tirdzniecības attiecībām. Un ir diva veida, tas nolīgums aptver tādus 2 blokus. Viens ir šīs pagaidu tirdzniecības nolīgums, kas jau mums stāsies spēkā jau tūlīt, un savukārt otrs ir tas partnerības nolīgums, kas ietver tādus jautājumus ne tikai kā tirdzniecība, bet tur ir arī daudz plašāk politiskāki, tur ir arī cilvēktiesības, vides jautājumi, tāds plašāks. Jā, tur ir tāds plašāks. Bet tad tirdzniecības nolīgumu šeit abas puses ir vienojušās. Nolīgums tātad ir spēkā, savukārt tam otrai daļai tur gan būs vajadzīga parlamenta. Lai pastrādāt. Jā. Bet vārds nolīgums un šī lielā ekonomika, kas audzē dažādus produktus, kā gaļu pieņemsim, ja? Un Eiropas Savienība. Kur ir šī nolīguma jēga, šis sāls? Kāpēc tieši šāds ir tāds valstu apvienojums no vienas puses un Eiropas Savienība? Kur ir tā ideja? Tā būtība ir, es varētu pateikt, ka tas, kāpēc, ir tādos 3 tādos punktos. Tas ir šis strateģiski politiskais aspekts, lai Eiropai bija mērķis kļūt neatkarīgai no lielākiem tirdzniecības partneriem un tirdzniecības valstīm kā Ķīnas un ASV. Nākamais tas ir, kad tomēr šis... Alternatīvais tirgus. Jā. Nākamais bloks ir tas lielais un augošais tirgus, kas ir potenciāls arī, kur mēs arī kā Eiropas Savienības valstis varam eksportēt savus produktus. Un trešais ir tomēr, mēs esam atkarīgi no tādiem produktiem, kas ir svarīgi lobarībai kā soja, pat lobarība, un tā ir iespēja arī šeit, izejvielu avots. Tas ir mūsu ražošanas resurs, ko mēs varam tur dabūt priekš lobarības, jo mums nav šī proteīna kultūra augi. Labi. Tikko minēti produkti, kas varētu būt interesanti no turienes uz Eiropas Savienību. Un esot Vācijā, es minēju, ka es dzirdēju stāstu arī par to, kāpēc Vācija bija ļoti interesēta dēļ transporta, dēļ mašīnām. Jo radās problēmas ar, kā mēs zinām, zaļais kurs ļoti strauji uzņēma apgriezienus, un tika mainīts
tehnoloģijas un ražotnes un viss atcerējušies, ka tūlīt būs un tūlīt iekšzemes dzinēji vairs neeksistēs un būs elektromašīnas. Un, mēs dzirdējām arī Vācijā šo stāstu, ka lielie autogiganti saprot, kad viņi ir iebraukuši purvā. Jā. Un tā ir kā jaunā tā pātrinājuma, kāpēc tāda pātrinājuma, tajos 2 gados šis process sākās, jo, dēļ viss ekonomiskām krīzēm, dēļ Covidiem, dēļ visiem šiem procesiem, kariem un viss, kad bija jāmeklē kaut kāds risinājums, kā šis Vācijas mugurkauls, kā autobūve neaiziet skuju taku. Tas bija tas, kā es to dzirdēju, tas kā jautājums, vai tas sakrīt. Tas arī sakrīt, jo, ja mēs paskatāmies, ko Eiropas Savienība uz turieni eksportē, tās ir šīs augstas pievienotās vērtības rūpniecības preces. Tur ir automobīļi, automašīnas, dažādas tehnikas, iekārtas, un tas ir tiešām tā kā iespēja šai sadaļai, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, ko Mercosur valstis eksportē mums uz šejien, uz Eiropas Savienību, tie ir lauksaimniecības produkti, tās ir izēvielas, tās ir cukurs, gaļa, soja, tās lietas. Un ja mēs paskatāmies, Eiropai tas ir ja mēs paskatāmies, tas ir Eiropai tā kā labs tirgus, bet tas radīs spriedzi zināmā mērā lauksaimniecībā. Jo Mercosur valstīm viņiem ir salīdzinošās priekšrocības ražošanā. Viņiem nav tās slodze, kas ir mums dēļ labturības, dēļ šīm visām lietām, kas ir arī antibiotikas, un šīs lietas viņiem ir vienkāršāk pēc pieejamās informācijas. Un tad varbūt par cik Egīds arī ir iepazinies ar šo situāciju no savas puses, kas tev liekas kā pārstrādātājiem, kā nozars pārstāvjiem, kas ir tie apdraudējumi vai tie izaicinājumi vai iespējas, kas radīsies ar šo te jauno aktivitāti, teiksim tā. Es tieši to arī gribēju jautāt, ko tad par mašīnu būvi. Un papildus tirgiem tagad būtu skaidrs, ko iegūst Eiropas Savienība, bet ko mēs iegūsim pretī, teiksim, mēs kā ražotājs, kā pārstrādātājs, vai arī mums kaut kāds labums no šī līguma galā būs? Attiecībā uz lauksaimniecību tieši kā ražotājiem, lokopības nozarē, kas nodarbojas ar lielo audzēšanu, šeit varētu skatīties uz to, ka būs iespēja iegūt lētāku lobarību, jo mēs redzam, ka mūsu importā no Mercosur valstīm 50% ir tieši sojas rauši. Un tas ir tas, ja mēs tieši pagājušā gadā arī, 24. gadā bija kaut kāds interesants kritums. Importam no Mercosur valsts nevarējām saprast, bet mēs redzam, ka pagājušā gadā atkal sojas rauši tiek lielos apjomos importēti. Un tā ir tas viens no tādiem ieguvumiem, ko mēs varam atzīmēt. Latvijā mēs viņu neaudzējam, mums nav konkurence. Nē. Labi, tas par audzētāju. Tad es saprotu arī, kā pārstrāde, arī šobrīd Eiropas Savienība jau pērk daļēji no šīm valstīm arī to pašu lielopu gaļu. Bet šī līguma ietvaros samazināsies šī ievadmuita. Jā. Un tas apdraud kaut kādā veidā arī Eiropas Savienības šos pārstrādātājus. Tas būs viņiem lētāk, dārgāk, kā tur galā būs. Es domāju, ka šeit tas ir risks. Es domāju, ka Eiropas Savienības lauksaimnieki šeit ir tāda ļoti tāda riskanta robeža, jo mēs nezinām, kā tas viss attīstīsies, jo mēs redzam, ka šobrīd, kas ir šīm valstīm pieejamais kvotu apjoms, viņi ļoti labi izmanto savas piešķirtās kvotas un ļoti labi arī importē šo lielopu gaļu arī šeit Eiropas Savienībā. Uz Latviju, kā tas attieksies, es domāju, vairāk arī pastarpināti, jo mēs esam vairāk cenas ņēmēji. Līdz ar to spiediens būs uz cenām, un mūsu ražotājiem būs Ražotājiem kā audzētājiem. Audzētājiem, jā, un es arī domāju, arī zināmā mērā varbūt arī pārstrādē, jo tas spiediens būs tiešām uz to cenu kā tādu, jo mēs nespēsim konkurēt ar šo valstu cenām, kas ir uz Mercosur bloka. Tas nozīmē, ka ja es gribētu pārdot savu lielopu gaļu, teiksim, kā ražotājs, tad tas negatīvi atstātu ietekmi uz mani, bet ja es esmu šīs lielopu gaļas pircējs, tad savā ziņā tas būtu pat
pozitīvi, jo tas kaut kādā ziņā stabilizētu vai pazeminātu šo lielopu gaļas cenu Eiropas Savienībā. Pareizi? Jā, tā tas arī varētu būt. Pircējiem, kā teikt, būs lielāks, kā teikt, tas cenu klāsts iespējams, bet šeit ir viena lieta, kas ir ļoti svarīgi, kad mēs zinām to, ka Eiropas Savienībā šis produkts tiek ražots atbilstoši standartiem. Viņš ir augsti kvalitatīvs. Kontrolēts, jā. Viņam ir ievēroti visi labturības prasības. Un līdz ar to tieši tāpēc jau tas produkts ir dārgāks, ja mēs salīdzinām. Un tad šeit ir tas jautājums, kā mēs informējam savu patērētāju. Jo vai viņš izvēlēsies to produktu, kas ir vests pāri okeānam, ja, un cik tur dienas, vai arī viņš izvēlās to, kas ir ražots šeit. Un tas ir tāds ļoti būtisks aspekts, pie kā mums būtu jau laicīgi jāsāk gatavoties un pie tā strādāt, lai tam patērētājs būtu informēts par to. Kā citi Eiropas valstu audzētāji reaģē, ir kaut kāda informācija, cik viņi jūtās apdraudēts, jo, labi, mēs zinām, Latvijā ekonomika ir neliela salīdzinoši ar mūsu kaimiņu valstīm, arī tu pašu Poliju. Bet tieši no audzēšanas viedokļa, jo skaidrs, ja te nāks iekšā lētāks produkts kā izēja materiāls, ja viņš jau būs visiem lētāks. Pārstrādēt līdz ar to varētu būt, mazāk risks, toties lokālā šī te audzēšana, pēc dzirdētāja visapdraudētākā šajā situācijā. Jā, jo mēs zinām, ka arī šo līgumu pavadīja arī ļoti daudz daudzu valstu lauksaimnieku neapmierinātība. Bija gan franči, īri, poļi, kas ir vistiešākā veidā, kas ir vistiešākā veidā būs ietekmēti no šī Mercosura nolīguma. Un ja mēs paskatāmies uz nolīgumu kā tādu, ir tāds ļoti interesanta lieta, jo, ja runājam tieši par lielopu gaļas sektoru, tad šeit tiek paredzēts papildus kvotas, tie 99,000, kas katru gadu pakāpeniski tik palielināts. Bet līdz šim arī šim sektoram jau bija šī kvota, kaut kur 55,000, un tā bija tā Hiltona kvota, un tāda ļoti interesanta ar šo Hiltona kvotu ir tāds gaļu ir tāds ļoti... Kas ir Hiltons? Jā, tā ļoti interesants stāsts ir, gribēju izstāstīt, jo es arī par šo meklēju un izrādās, ka tā ir augstas kvalitātes gaļa, un viņš tika nosaukts kā Hiltona tikai tāpēc, ka vienošanās par to tika panākta. Hiltona viesnīca. Jā, Tokijā. 70. gadā vēl pirms vispār Eiropas Savienība, kā Eiropas Savienība tika izveidota, kad bija šī vienošanās par vispārējiem tarifiem. Bet šeit ir tā lieta, ka tā Hiltona, tā gaļa, viņa ir augstas kvalitātes, viņa ir tāda, augstas klases gaļa, droši vien nozares pārstāvis jau tur ir vairāk runa par steikiem, par filejām, un plus vēl viņu neved saldētu. Viņi var būt atdzesēti, un līdz ar to šeit ir tā, un te arī jau radās tas sākotnējais Eiropas Savienības ražotāju tāda neapmierinātība, jo augstas kvalitātes gaļa, augstas kvalitātes tāda liemeņi, bet te nav runa par labturības standartiem un vides standartiem. Un, tas ir tieši tas, kas visai Eiropas Savienībā jāievēro. Jā. Kāda brīdīski šī kontrolas mehānisms būs tāds, tagad tas lielovs braukš dzīves esot, atdzesēts, sasaldēts, kurā vietā tiks veikta kontrola, tas arī ir kaut kur jau apspriests, ir jau modelēts. Jā, tur ir tāda ļoti strikta, jo jebkuram tirdzniecības nolīgumam ir tāda ļoti strikta arī nosacījumi par šiem importu prasībām, un arī šeit ir pateikts, ka ar pirmo līguma dienu ir jābūt ievērotajiem visiem Eiropas Savienības likumdošanā. Tur. Argentīnā, Brazīlijā, Urugvajā, Paragvajā. Tas nozīmē, ja viņš to konkrēto gaļu grib importēt šeit, Eiropas Savienībā, tad tam dzīvniekam, kas ir audzis tur, ir bijis jāatbilst arī visiem standartiem, kas ir bijis tur. Tas nozīmē, ka mums šobrīd mēs varam pateikt, varam mācīties
valodas, kura Argentīna, Brazīlija, Urugvaja, Paragvaja, plus vēl veterināro medicīnu apvienojot kopā būs iespēja strādāt un kontrolēt audzēšanas procesu. Tā varētu būt. Kas to viņi pārbaudīs? Pašas valsts vai Es domāju, ka tur ir tās parasti ir tās savstarpējo valstu inspekcijas, parasti dodās komisija, bet tas, ko mēs varam arī savā valstī arī darīt, mēs nav noslēpums, ka mēs latvieši esam ļoti tādi, kā teikt, mēs sekojam tam, kas ir noteikts likumā. Jā, arī kaimiņam, bet kas ir noteikts likumā. Un tad šajā gadījumā mēs varam arī ļoti sekot līdz to, kā tieši šīs trešās valstis ievēro to, kas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanā. Tās ir gan dokumentu kontroles, gan labturības prasību kontroles dzīvnieku transportēšanas laikā. Nu, tās ir arī laboratoriskie izmeklējumi. Un plus te ir tāda laba lieta, zināmā mērā ir šis atmežošanas regulējums. Arī viņš ir uz gadu atlikts, bet arī šeit ir tā saistīta. Jā, jo mēs zināmā mērā varam ļoti rūpīgi kā valsts sekot līdzi, vai tas dzīvnieks, kas ir nonācis mums Eiropas Savienībā, vai viņš ir vai nav bijis uz atmežotas zemes. Un tas ir tāds arī tāds aspekts, ko mēs varam ņemt vērā. Nu, patiesībā bieži vien no piegādātājiem ir ļoti grūti iegūt šo certifikātu, kad gaļa, ko viņi piedāvā tirgū, ir vai nav skārus šī regula. Tas nemaz nav tik vienkārši. Bet tas ļoti labi, ja mums būs iespēja šo kontrolēt, un ja viņi arī šis certifikātus sniegs, kad šis lielopis nav audzēts uz atmežotas zemes, tas būtu labi. Pēc tāds stāstītāt, pēc būtības bašana, kas te būs jākontrolē, jo mums jau viņi atnāks jau šķērsos Eiropas Savienības robežu. Ar dokumentiem. Ar dokumentiem, kad tas jau ir pārbaudīts. Jā, bet mums būtu šeit arī uz vietas, mēs tomēr varam skatīties arī, ja tas ienāk, mēs varam tomēr arī, tas ir vairāk droši vien ir virziens uz to, ka vairāk ir šīm kontrolējošām iestādēm, tas būs vairāk kā tāds darbs, ka tiešām tās ir laboratoriskās analīzes, tās ir dokumentu kontrols par to pašu atmežošanu. Arī šeit var pārbaudīt, vai tas produkts, vai tas importētājs, kas importē iekšā, vai viņam ir tiešām izsakojamība līdz tam konkrētam dzīvniekam. Mūsu lauksaimniekam, kas ražos lielopu, tas tiek prasīts, un tad to pašu mēs varam prasīt arī tam, kas ir audzes, piemēram, Argentīnā. Bet tad mēs atgriežamies 3 minūtes apakaļ, kurš teica, ka jāmācās valodas un jāiet veterinārā medicīna, jo mums speciālisti uz vietas jau trūkst, kas tad būs tie, kas tur kontrolēs, jo pretējā gadījumā, saprotu, ka viens ir teorētiski, bet mēs jau šie audzētāji un arī pārstrādi, visur mums jau ir praktiskā šī kontrola. Mums ir, un tas nav izslēdzošs cilvēku faktors, tur tieši mums speciālisti trūkst. Tas nozīmē, ka tā ir papildus tāda slodze niša, jo tā masa, kas tur plānotas, kas nāks iekšā, viņi jau ir diezgan lielos ciparos. Tā vismaz, kad mēs lasām pēc dokumentiem. Jā, jo tur ir, mēs zinām, ka tas lielopu gaļā vien, šīs valstis no sava importa, viņiem 68% viņi no visas savas saražotā importē, un viņiem ļoti liels potenciāls ir ražošanā. Plus, es domāju, ka tāds ļoti ir, tas, ko jau es minēju, ir patērētāja informētība. Vai viņš konkrēti zina, no kurienes ir tas... Mums ir karodziņš. Jā, lai viņš zina, no kurienes viņš ir nācis, un varbūt, ka tad ir vairāk ir tieši tas arī, skatos vairāk uz ražotāju pusi, arī viņiem vairāk informēt par to, kā viņi ražo to savu produktu. Lai tas patērētājs zina, ko es nopērku. Tas, kas ir varbūt no cik turienes nāk, nav tik labs tā tas, kas mūsu pašu mājā. Tā ir, jā. Tur jāpiekrīt. Tā arī mēs darām parasti, ka mēs jau arī informējam, no kā tad mēs īsti ražojam. Protams, kad ir jāpiekrīt, ka tā, kas ir bijusi svaiga izēviela, tepat tuvumā ražota, viņam bieži vien, protams, ir labāk nekā tā, kur tu vari iegūt saldētu un nezinu, no kuras vietas un cik ilgi viņi ir pie mums braukusi. Tad sanāk tā, ka Latvijas arī audzētāji varētu zināmā mērā šeit nišā būt korekcijas, ņemot vērā to apjomu un cenu. Savukārt pārstrādu varētu nostāties visi rindā, viens liels mašīnas un saņemt Dalīt gaļu.
dalīt lielopa gaļas gabals un es tas pārstrādu. Nu, tā vizualizējoši šis pasākums izskatās. Nu, zinu, kā, ja šī gaļa būtu tiešām atbilstoša Eiropas Savienības prasībām un ja tas būtu kontrolēti, tad, protams, ka mēs kā pārstrāde teiktu, ka tas ir pat labi savā ziņā, tāpēc, ka lielopgaļas cenas pēdējos 2-3 gados ir dubultošās faktiski. Un savukārt mums, piedāvājot savu produkciju attiecīgi Eiropas Savienības un ne tikai Eiropas Savienības tirgos, bieži vien ir jautājums par to, kāpēc viņi maksā tik dārgi. Un bieži vien tā cena varbūt nav konkurējoša, dēļ tā, ka mums, bet lietojot augstas kvalitātes izēvielu, kontrolētu tepat no Eiropas Savienības bieži vien, tā cena sanāk dārgāka. Tā kā, kā jau visām lietām, katrai medaļai noteikti ir gan labā, gan sliktā pusē. Jā. Bet Latvijā arī nav tāda īpaši lielopgaļas ēdāja, cik es zinu, pie iemesls. Latvijā nav, mēs arī Latvijā kaut kādu daļu produkciju tirgojam, bet lielu daļu, protams, ka tirgojam eksportā. Bet Latvija arī nespēja apgādāt to daudzumu, kas ir nepieciešami, jo parasti jau nav vajadzīgs viss lielopu liemenis, bet tikai viena konkrēta vai 2 sastāvdaļas. Pārējais aiziet arī, ir dārgi arī šie te blakus produktu pārstrādu utilizācija, kas arī prasa resursus atšķirībā. Un lielopu gaļa otra lieta ir, kas ir salīdzinot par gaļas veidiem, tur vista, cūka un lielops. Lielops ir visgarākais un visfinanciāli ietilpīgākais. Jā, visdārgākais. Un visdārgākais un vislielākais risks, jo kamēr viņi audzē, tikmēr cena var nospēlēt tā, ka tu esi iebraucis mīnusā. Jā, tā ir. Ko Eiropa, tas bija jautājums, mēs pārlicām, ko Eiropas pārstrāde, izņemot to, ka viņi streiko, viņi kaut ko panāca, kaut kas ir kaut kādas korekcijas ieviests vai puļas, Korekcijas nav ieviests. Līgums ir 17. janvārī puses ir parakstījuši. Viņš jau ir stājies spēkā. Jā, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von Leyen un Mercosūras puses ir parakstījuši Paragvajā, tā kā līgums ir spēkā. Tas, kas ir paredzēts, ir nākamā finanšu periodā ir paredzēts tāds, tā kā varētu teikt, nevis atbalsta maksājums, bet ja ir kādas tirgus problēmas, tad tas varētu būt kā tāds atbalsts ietekmētajiem lauksaimniekiem. Tā kā kompensācijas. Tā kā kompensācijas. Bet viņš ir jāiedimstē kaut kādā periodā. Jā, ja tur būs kāda tās krīzes dēļ šī pieaugošā importa izveidosies tā krīzes situācija kādā konkrētā nozarē, lai būtu tas atbalsta mehānisms. Kaut gan ir jāsaka tā, ka līgumā šobrīd, kas ir paredzēts un iepriekšējos līgumos, kas ir skatīti, mēs tādu lietu neesam redzējuši, kad ir paredzēts, ja imports palielinās kaut pa 5% vai cena palielinās pa 5% pret iepriekšējiem 3 gadiem, tad puses var lemt par attiecīgi atkal par šo tarifu atjaunošanu. Tāds iepriekš nav bijis, tas arī ir tāds jaunums, ka komisija var attiecīgi arī rīkoties, bet, tas ir tāds viens, un otrs ir tas kompensējošais. Šobrīd ir ieplānots risks 5% pieaugums pret patreizējo cenu. Pret 3 gadu vidējo. Patreizējo un uz aizmugumu. Jā. Bet pēc tiem aprakstiem, kas ir pieejami, plānots ir atcelt šo te muitas nodokli, kas ir 20%. Jā. Restīvi šis materiāla preču plūsma, kas šobrīd notiek no šīm valstīm uz Eiropas Savienību, tiek aplit ar 20%. Kas tiek atcelt ar šo te nolīgumu. Un tai pašā laikā kompensācijas mehānisms tiks izskatīts, ja cena mainīsies pret šīs dienas cenu, 5% klāt. Nost. Ka samazināsies vēl pa 5%. Palielinoties importam, ja samazināsies tā iepirkuma cena par 5%, tad tajā brīdī, ja tas, ko tāds saka, var sēsties pie galda un teikt, tātad šī situācija apdraud, tad Eiropas Savienības gaļas ražotājus, un tātad, viņu var pārskatīt. Un tas, ko komisija ir solījusi, un arī tas ir ielikts arī viņu tādā normatīvā
aktā, ka viņa reize pusgadā nāks ar ziņojumu. Tas nozīmē, ka arī Par situāciju tā kā. Jā, tas nozīmē, ka arī mums kā valstī mums arī jāsako rūpīgi līdzi, kas notiek. Un nav jāgaida tad, kad ir lauksaimniekiem krīze, bet ja mēs redzam, ka tiešām ir tās struktūrāls izmaiņas, cenu izmaiņas, kad rīkojamies jau laicīgi. Tad šobrīd ir stāsts par to, ka tiks vērtētas iespējamā ietekme, tas notiks kaut kādā periodā, būs atskaitīšanās. Un šobrīd šajā līgumā tiek ietverts tikai lielopu gaļa, kas ir mūsu tā kā, plus vēl izējuma materiāls audzēšanas procesam, kas ir šie te sojas. Līgums ir... Es saprotu, tikai lielopa gaļai, pareizi? Nē, tur ir ļoti plašs saraksts, jo tas līgums aptver vismaz tas ir 90% preču no abu pušu, kā saka, kopējā tā produkta apjoma. Tā kā tas ir ļoti plašs klāsts. Tur ir arī kvotas medum, tur ir kvotas zivīm. Tur ir, tur ir interesanti, kad ar bet tur ir arī tāda gradācija, ir šie tarifi, kas uzreiz ar pirmo dienu ir 0, tad brīvs tirgus, bet tad ir atkal grupa, kur ir pakāpeniska. Tur ir virknē arī siļķei, piemēram, bija kaut kādi, man liekas, 15 gadu laikā samazinās. Un tad ir produkti, kā piemēram šprotes, ko mēs arī uz turieni eksportējam, kur vispār nav izmaiņas. Tur tas nodoklis, kā ir 16%, tā arī ir. Tā kā ir ļoti plašs klāsts. Un tas nozīmē, ka nav tā, ka tikai Mercosur pie mums varēs vest lielopu gaļu un cūgaļu un olas putnus. Mēs arī pie viņiem varam vest, arī ir tādi paši. Piemēram, arī uz olu nozari tur ir paredzēts, ka uz Mercosur pusi tas nodoklis samazinās atkarībā no kāda veida pa 8 līdz 10% gada laikā. Tas, ko mēs arī skatījāmies, kas mums arī interesēja, tie produkti, ko mēs, piemēram, paši uz turieni eksportējam, tad tur, kur ir dažādi graudu izstrādājumi, tur tas nodoklis šobrīd ir līdz 20%, un tātad viņš arī 15 gadu laikā samazināsies. Degvīnu eksportējam, šobrīd 20% nodoklis, bet 4 gadu laikā viņš samazināsies līdz 0. Atcirdīsim Argentīnu. Tas, ko arī ir interesanti, mēs vienmēr skatāmies uz piena nozari, jo arī viņiem vienmēr interesē tā tirgus diversifikācija. Pieņemsim, mēs redzam, ka arī sieriem atkarībā no kāda produkta tas nodoklis ir 150 eiro pa 100 kilogramiem šobrīd. Un viņš arī laika gaitā, tad tur būs arī kvota, 10 000 tonnas, un viņš laika gaitā arī samazināsies. Tā kā tas arī mūsu piena nozarei tā kā arī iespēja, ka viņi arī varēs dažādot. Iespēja. Un tagad mēs saprotam, ka mums ir dokumentālis, ir uzzīmēts teorētiskais, slūžu atvēršanas pasākums. Tā kā nost nodokļu masu, nodevas, apjomu celšana, brīvs tirgus. Kurš ir modelējis vai kur ir apspriests kādreiz, kādas tehniski notiks? Mums ir reāls ražotājs, kurš ražos produktus. Diez vai uz Argentīnu tiks eksportēta varītā desa. Doktora desa. Vai arī no turienes vēsta šāds produkts. Ja? Tas nozīmē to, ka atveroties šī tik apjomīgam stāstam ar kontinentu, kur pa vidu vēl ir attālums paliels, kas zīmēs to realizācijas stāstu, vai ir kaut kur bijušas apspriedzes, kā tas notiksiet? Kaut kādu vairumu tirgotāju, kā tas tie procesi notiks, jo tie, kas ir bijuši eksportā, saprot, ka tā ir tirgus izpēte, tie ir produkti, tās ir receptūras, tie ir iepakojumi, tas ir virkne lieta, tas ir mārketinga izdevumi. Un kurš ir tas centrālais veidojums, kas, par cik tā ir Eiropas Savienība? Vai šīs ekonomikas ir gatavs tam? Bet tas ir kaut kur apspriests arī, vai tas ir tikai atveram, brīvs ceļš, dariet, ko jūs gribiet? Jā, jo tie pamatā principi ir, tirgus ir brīvs,
katrai pusē ir savas Krāj tās, naudu. jā, ir savas tās Mācies valodu. SPS Četras, jā. Četras. ir savas tās visas veterinārās prasības, kas jāievēro. Un, protams, ka tur ir arī šī certifikācija, ko caur mūsu PVD arī iet, ja otra puse prasa attiecīgo produktu certifikātu. Droši vien nozare jau zina, tur ir certifikātas izcēls. Arī... Mēs varam iedomāt, kā viņas ir nokārtot, tas ir. Jā. Un tie ir. Tās ir izmaksas. Jā, ne tikai izmaksas, arī laiks. Ir, cik valstīs nav zināms, uzņēmēji ir dabūjuši sev partnerus, nevar iet, tāpēc, ka šie certifikācijas procesi ir gadiem. Jā. Tad, ja jautājums šeit tev būs vienā virzienā, tā kā zaļā gaisma. Jā, otrā būs, mums ir vērtējumi, mums ir jo šeit ir tas labā lieta ir tā, ka attiecībā tieši uz tām visām certifikācijas prasībām tas ir tā kā vienkāršots tas process, ka tas mēs zinām, ka zivju nozare jau vairākus arī gadus mēģina iekļūt šajā Brazīlijas tirgu, un tur tas certifikācijas process ir smags. Nu, tā kā pēc šī līguma, tas, ka ir arī komisijas puse ir solījusi, kad būs vieglāk. Būs, kam pasūdzēties, cerams. Jā, ka būs vieglāk un ātrāk tas notiksies, bet tas, kas šobrīd notiek arī komisijas pusē, un arī, es domāju, otrā pusē notiek visu tā tehnisko procesu sakārtošana. Noslēdz līgumu, parakst līgumu, un tad sāk ārkārt procesu. Jā, un tad sāk. Normāli. Jā, tas gadiem diviem pienāc. Bet tā ir taisnība, ka attiecībā uz pārtikas nozari tas jau nav tā, ka tas produkts uzreiz var iekrāvot. Lai šodien ir līgums un rīt tas iekrāvē un vēdu, jo tur ir otra puse un plus vēl ir otra puses patērētājs, kas ir viņu garšas kā ārpiņas, ko viņš grib redzēt uz to marķējumu, tas arī ļoti svarīgi, jo, piemēram, Amerikā tur ir ļoti svarīgi, kāds ir tas uzraksts, lai nevar kaut to, es nezinu, ko darīt ar to produktu, tā kā, tās, droši vien tas būs arī specifika, jā, bet to jau stāsts ir, ka Dirdenis tagad ir noslēgts šis līgums, ir, tiek zīmēts šīs procedūras, kā tas notiks, kas būs tā vieta, kas ir tas birojs, kurā vietā notiks šī informācijas sapulšana, šī koordinācija. Jo, ja tev ir atvērts tirgus, Latvija jau nav spējīgi piegādāt, piemēram, izēju materiālus, kas ir lieloks, kas ir šie soju, viss. Mēs esam gatavi viņu ņemt pretī, pārstādi gatavi strādāt līdz augstu pievienotas vērtības produktām, bet kāda realizācijas tirgu, resursi, kas ir jāiegulda, šī darbība, pretdarbība, atbalsts, jo, mēs jau redzam šeit pat Eiropas Savienībā, ka mums ir brīvs tirgus, bet viņš ir brīvs ar zināmiem nosacījumiem. Ja? Tāpēc būtu svarīgi saprast arī, un varbūt arī tiem, kas klausās un skatās, vai ir sajūta patiešām, ka tas nav tikai deklaratīvs paziņojums, mums tev būs jaunas iespējas, bet kāds ar tām iespējām arī spējas reāli viņu strādāt, kontrolēt, veicināt, jo ražotājs jau viņš skatīsies uz to, ka tev ir iespēja, bet viņš viņu nevar pacelt. Jo tam ir vajadzīgs liels resurs un laiks, bet tā rēķina katru dienu. Arī taisnīgi, jā. Tāpēc tas, uz ko arī noteikti, runājot arī ar lauksaimniekiem un ražotājiem, šīs bažas, kas viņos izskan, ne jau tā, ka tur nāks iekšā jauns spēlētājs, paplašināsies tirgus, bet šī regulācijas vai šie cilvēki, kas strādā šobrīd ar šiem dokumentiem un zīmē tās procedūras, reāli saprot, kā tas dzīvē notiks, un tās mazās nianses vēlams vietajās detaļās. Tās detaļas maksā 1000 miljonu. Es domāju, ka tas praktiskā puse, to mēs redzēsim labi, ja pēc gada, kā tas viss praksē realizēsies. Jo es domāju, ka maziem ražotājiem aiziet uz tādu lielu, milzīgu tirgu, to var tikai tad, ja tie ir zināmi nišas produkti, jo mēs nevaram konkurēt ar cenu, mēs varam konkurēt ar to, ka mums ir kvalitatīvi un īpaši produkti. Tas ir vienīgais, ar ko mēs varam. Bet tā praktiskā puse, kā tur nokļūt, tas principā tas ir uz pašu to ražotāju pleciem, un tas ir tas, pie kā mums arī nākotnē jādomā pie tā, kā pašiem kļūt. Kur šo piemēru mēs arī iepriekš Covid laikā mēs redzējām, ka kaimiņu valsts Polija ļoti daudz investēja, arī, cik mēs zinām, arī konkurējušas
nozarei, viņi savā valsts atbalstīja šo pārstrādi. Un tajā brīdī, kad atkal beidzās šī pandēmija un sākās tirgus kustība, viņi nonāk citā līmenī, viņi nonāk ar citām izmaksām. Jā. Bet valsts investēs, mēs nē. Mēs tur helikopteru naudas taisījām un tautu pabarojām. Un te tas stāsts, ja šī vienādā pieeja, šī attieksme un šī konkurence brīdī, kad tu nonāc tai kustībā, kad jūs esat vienādā starta līnijā, tikai viens ir dūšīgāks un otrs ir tāds kalsnāks. Ja? Tāpēc tas arī tāds aicinājums, es domāju, arī, ko mēs esam dzirdējuši, arī, kā es iepriekš minēju, no teiksim, spēlētājiem, kas ir gan audzētāji, gan pārstāvji, ka būtu svarīgi arī ministrijas cilvēkiem saprast to, ka šīs detaļas, šīs būtiskās detaļas, šīs procedūras, lai nav tā, ka aizmiglojot acis ar šausmīgi mega iespējām, kā mēs te visi labi dzīvosim, ja mēs beig galā pēc gadiem 5 konstatējam, ka mūsu uzņēmumi ir gatavi tikai tirdziņiem saražot preci un mēs netiekam nekur. Tāda, diemžēl, mums ir ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs, kad tirgus ir vaļā, bet mēs stāvam pie robežas un nekur tālāk par robežu netiekam. Jā, jautājums vēl kāds ir par nākotnes izredzē. Jā, šobrīd ir tieši tā, kā arī saka, patiesībā ir tādu veselu virkni nezināmo. Pēc šī, protams, ir skaidrs, ka tā laimes atslēdziņa būs atkal katra uzņēmēja rokās, un tas, kurš varēs izcīnīt šos, tirgu iegūt, tur aizbraukt, iepazīties, piedalīties izstādēs un ar savu produktu tur nokļūt, tas tur arī varēs kaut ko darīt. Latvijai, kā mazai valstī, kā mazam ražotājiem, visticamākais, ka tā iespēja tur, diemžēl pat būs visticamākais, ka ļoti niecīga un, kā jau runājam, nišas produkti. Tā kā, šeit vairāk nezināmo nekā zināmo. Tā kā laiks noteikti rādīs, vai mēs no šī kaut ko iegūsim, vai patiesībā ne. Jā, jo ja mēs tā arī kopumā paskatāmies arī uz mūsu eksportu, mēs redzam, ka mēs vairāk eksportējam ārā tieši izēvijās. Kaut gan jāsaka, mums ir eksports, ja salīdzinām pret kopējo Latvijas eksportu, tad lauksaimniecība un pārtika vien ir ļoti ievērojams procents. 24% no visa ir tieši lauksaimniecības un pārtika, bet šeit ir tā iespējams problēma, ka mēs eksportējam izēvielu ārā. Pirmo produktu, jā. Es ar pievienoto vērtību, bet pamatproduktu. Jā, un tā pievienotā vērtība būtu tā, kas jārata te, un tā mums ir tāds izaicinājums nākamā plānošanas periodā, ko ministrs ir uzsācis ar to, ka mums būtu jāstiprina, lai tā primārā ražošana, pārstrāde, kooperācija būtu viens vesels, jo tad var kļūt spēcīgāk. Jā, kooperācija mēs jau 2 gadus, tā kā arī tiek virzīt arī, tās programmas, pie kā ministrijas kolēģi arī strādā, lai saprotot ekonomikas izmērus, bez tās kooperācijas, tu to sīsties. Kur nevar tikt, jā. Tālāk, kur neties. Jā, jo tad tas mērogs ir tiešām liels, jo viens pats tiešām, pret Merkusūras tirgu. Jā, tu neesi nekas patiesībā. Jā, un tad šeit ir tā iespēja. Šī kooperēšanās caur radītu produktu, ko jau var kooperēties un vairāk uzņēmumu ražot vienu produktu, jo tie apjomi, kas tiek pieprasīti, mēs zinām, ka mēs daudz kur nekonkurējam, tāpēc, ka mums nav kapacitātes. Kapacitāte nav, tāpēc, ka mums ir katrs pa sevi. Jā, skaidriņas, man jau tāds sajūta, man pašām paliek skaidrāk, un es saprotu, ka daudz darba vēl priekšā ir, un ministrijas kolēģis arī aicina, lai maksimāli iesaist šajā procesā. Ne tik čaklos dažkārt uzņēmējs, jo, kamēr ir process, tikmēr gan jau kāds sakārtos, tas nav bija pārmetums, tas bija ievirze. Bet katrā gadījumā ir skaidrs viens, kad ir šīs detaļas ir būtisks un šie izaicinājumi, kas ir priekšā Latvijas uzņēmējiem, gan tiem, kas audzē, gan pārstrādā, ir diezgan nopietni. Tā kā, teikšu paldies jums un tiekamies. Paldies. Vislabāk!